Labdien, cienījamie klātesošie! Prieks ir tiešām uzņemt savu čehu kolēģi Latvijā. Mums ir lieliskas attiecības un sadraudzība ar Čehijas parlamentu un arī ar Čehijas kolēģiem. Mēs tāpat līdzīgi redzam drošības situāciju Eiropā un arī mūsu valstis saprot Krievijas agresijas eksistenciālo raksturu, un tāpēc mēs arī vienādi un līdzīgi raugāmies uz lietām. Tomēr mēs redzam, ka mums ir arvien jauni izaicinājumi un jauni pārbaudījumi un redzējums par to, kā attīstās lietas pasaulē un kā attīstās lietas tepat arī Gruzijā. Mēs pārunājām arī jautājumu par Gruzijas vakar parlamentā pieņemto likumprojektu, kas neapšaubām virza Gruziju un tuvina Gruziju Krievijai. Un mēs arī redzējām, ka patiesībā ir liela vilšanās, ka Gruzijas parlaments nav ieklausījies savu iedzīvotāju protestos un savu iedzīvotāju vēlmē tomēr virzīties uz Eiropas Savienību. Un kaut gan mēs redzam, ka vārdos Gruzija patiešām apliecina, ka viņi grib būt daļa no Eiropas un pat arī jau sen ir pieņemti attiecīgi lēmumi attiecībā uz Gruzijas tuvināšanos Ukrainai, tomēr mēs redzam, ka darbos ir pavisam citādi. Mēs šodien pārunājām, ka varētu arī Eiropas Savienības spīkeri pieņemt kādu kopēju paziņojumu par to, kas notiek Gruzijā, un arī Čehijas spīkere to atbalstīja. Jā, mēs šodien arī pārunājām par nedalāmu atbalstu Ukrainai. Mēs pārunājām arī visas iniciatīvas, kas jau līdz šim ir bijušas, un paldies arī Čehijas iniciatīvai, kas ir artilērijas iniciatīva. Tāpat mēs pārunājām arī par dronu koalīciju. Un mēs saprotam, ka vienmēr var darīt vairāk un meklējām iespējas, ko darīt. Mēs padalījāmies ar pieredzi, ko mēs esam jau panākuši, kaut arī neliela valsts, bet tomēr mēs esam panākuši, kad arī par graudu importa aizliegumu Latvijā mēs pārunājam, ka nākamajā sankciju paketē ir iekļaut arī mangānu rūdas aizliegums. Tāpat ir skaidrs, ka jāmeklē risinājumi par sankcionētajiem, par iesaldētajiem aktīviem, ko vajadzētu tālāk darīt un kādas politikas iniciatīvas pieņemt. Tā kā jautājums loks bija liels. Neapšaubāmi Ukrainas uzvara ir arī mūsu drošības, Eiropas drošības jautājums. Mums pašiem ir jābūt gataviem aizstāvēt katram savu valsti un vienlaicīgi arī kopā visiem. Un tas ir jautājums arī par militāro industriju, par to, cik mēs paši esam spējīgi saražot tik ļoti nepieciešamās gan munīcijas, gan arī dažāda veida nepieciešamos artilērijas šāviņus, un tā ir militārā industrija, kas neapšaubām Eiropas līmenī ir jāstiprina un jābūt arī skaidrai stratēģijai, plānam, kā to visu izdarīt. Un Rīgā oktobrī tiks rīkots starptautiskās Krimas platformas parlamentārais samits, un man ir tas gods pārņemt šo samita rīkošanu tieši no Čehijas kolēģiem, un mēs jau esam arī daudz ar kolēģiem pārunājuši gan pieredzi, gan rīkošanu, un tiešām līdzīgi arī redzam nepieciešamību stiprināt gan NATO drošību, gan arī visas Eiropas drošību, un tieši tāpēc caur šo platformu mums ir jāuzsver šīs demokrātiskās vērtības, kas ir visam pamatā. Esmu ļoti pateicīga Čehijas spīkerei arī par militāro klātbūtni Latvijā, un zinu, ka arī vizītes ietvaros Čehijas spīkeri apmeklēs arī Ādažu militāro poligonu, lai tiktos arī ar čehu karavīriem. Tā kā paldies jums liels! Spīkeris kundze, paldies par jūsu ieguldījumu drošības stiprināšanā, paldies par tām iniciatīvām, ko jūs esat jau virzījusi. Man ir liels prieks jūs uzņemt šeit, un paldies! Thank you, Madam Speaker. Thank you, ladies and gentlemen. I'm more than happy to be here. It's my first time in Riga, but definitely not the last time, I'm sure.
Thank you for your hospitality, for your invitation and warm welcome. Man ir liels prieks šeit būt. Paldies, priekšstādātājs kundze, dāmas un kungi. Šī ir mana pirmā vizīte Rīgā, bet noteikti ne pēdējā. Paldies par laipno uzņemšanu. Paldies, ka uzņemāt gan mani, gan visu Čehijas delegāciju. Un ir arī liels prieks dzirdēt, ka Rīgā tiks organizēts starptautiskās Krimas platformas parlamentārais samits, jo ir svarīgi uzsvērt, ka karš sākās nevis 2022. gadā, bet 2014. gadā ar Krimas aneksiju. Mūs cieši kopā saista vērtības, mūsu rietumnieciskās vērtības, arī vēsturiskā pieredze, kur mums brīvība tika zaudēta un pēc tam atgūta. Un vakar arī apmeklēja Latvijas okupācijas muzeju, kas tiešām bija ļoti vērtīga pieredze. Lai palīdzētu Ukrainai, ir jāatrod radoši paņēmieni. Un šeit es gribu pateikties gan jums, priekšsēdētājs kundze, gan Latvijas pārstāvjiem un galvenokārt Latvijas tautai par to, ka jūs esat atvēlējuši 10 miljonus eiro mūsu munīcijas iniciatīvai. Vēlos arī pateikties Latvijai par tās izvirzīto dronu iniciatīvu, un bez šaubām mēs nosodām Krievijas agresiju Ukrainā, un mums ir jāatbalsta Ukraina ne tikai deklaratīvā veidā, bet arī darbos, un Čehija to dara gan militārā, gan finansiālā, gan diplomātiskā, gan arī humānā ceļā, uzņemot Ukrainas bēgļus. Protams, mūs uztrauc arī tas, kas notiek tuvojos austrumos, un it īpaši sāsinātā situācija Gruzijā, un nudien pievienošos Latvijas priekšsēdētājas izvirzītajai iniciatīvai par to, ka Eiropas līmenī, parlamenta priekšsēdētāja līmenī varētu izveidot paziņojumu vai vēstuli, kurā mēs atbalstām Gruzijas centienus pievienoties Eiropai. Nu pat nosvinējām Čehijas 25. gada dienu NATO. Latvijai tie ir 20 gadi NATO, mūsu abas valstis jau 2 gadu desmitus ir arī Eiropas Savienības dalība valstis. Apsveic mūsu valstis ar to, bet tas nozīmē arī ievērojumu atbildību. Un mēs Čehi nudien turpināsim mūsu klātbūtni un atbalstu NATO paplašinātās kaujas grupas ietvaros šeit NATO austrumu flangā, kas ir svarīgs ieguldījums ne tikai Latvijai un reģionam, bet visai Eiropai. Nudien mūsu karavīri turpinās būt daļa un turpinās savu dienestu šeit, Latvijā. Bet vēl viens temats, ko mēs apspriedām, ir arī hibrīda draudi un dezinformācijas kampaņas, ko Krievija izvērš mūsu valstīs. Mūsu Čehijas izlūkošanas dienesti nu pat atklāja prokremlisku tīklu, kas strādāja no Čehijas, bet savu ietekmi bija izvērsta arī tādās valstīs kā Vācija un Beļģija, ar mērķi ietekmēt Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas nudien ir joma, kur Krievija vēlas ietekmēt rezultātus. Bija pat konkrēti kandidāti, kas atklājās, ka saņem līdzekļus no Krievijas un Kremļa, tieši Eiropas parlamenta vēlēšana kandidāti. Un šī ir tikai aizberga virspuse, virsējā daļa, mums noteikti par to ir jārunā un jāpievērš tam uzmanību. Paldies priekšsēdētājas kundzei, un vēl nobeigumā vēlētos apsveikt Latviju ar tās uzvarām hokeja čempionātā. Pašlaik šis hokeja čempionāts notiek tieši manā valstī un burtiski blakus manai dzīvesvietai, un novēlu Latvijas komandai tikt arī nākamajā posmā un nonākt Prāgā, lai atkārtotu pagājušā gada veiksmes stāstu. Paldies. Thank you.